Valsts pārvalde ir darījusi daudz pēdējos gados, radījusi jaunus tiesiskos instrumentus un ekonomiskos finanšu instrumentus, dzīvojamās vides kvalitātes attīstībā. Un šobrīd mums ir nepieciešams izvērtēt, kā tie ir ietekmējuši cilvēku uztveri par kvalitatīvu dzīvojamo vidi un arī vispār kopumā sabiedrības attīstību. Latvijas attīstību nosaka Rīgas attīstība. Bagāta Rīga nozīmē bagātu Latviju. Rīgas attīstībai viens no svarīgākajiem momentiem ir dzīvojamās platības pieejamība un kvalitāte, atbilstoši laikmeta prasībām. Par to runāsim konferencē. Sekojiet līdzi! Ielūkojoties Rīgas nākotnē, domājot par Rīgas starptautisko konkurētspēju 2040. gadā, svarīgs jautājums ir cilvēku kapitāla piesaisti, kas savukārt ir cieši saistīts ar dzīvojamā fonda kvalitāti. Šis aspekts savukārt ir ļoti cieši saistīts ar to, cik ieinteresēti ir mājokļu īpašnieki, attīstītāji un investori nodrošināt finanšu plūsmu dzīvojamā fonda pilnveidošanai. Mājokļu siltināšana Rīgā un pieejami dzīvokļi rīdziniekiem. Tie ir galvenie jautājumi, par kuriem diskutēsim 14. februāra konferencē. Diskutēsim kopā ar finanšu nozares pārstāvjiem, kopā ar akadēmiķiem un ekspertiem. Seko līdzi!